Tā, nav viens jautājums. Super. Ko mēs mācīsimies? Diezgan daudz mācīsimies un parādīšu, cik plašs ir šis te mārketings, un šodien būs tāda, ieskrējiena lekcija, es pat teiktu, tādā labā tempā mēs šodien sāksim. Un apstīsimies digitāla mārketinga veidus un kanālus, jo veidi ir ļoti daudz un kanāli arī ir ļoti daudz. Pieņemsim, manā mājaslapā cilvēki ienāk, es pagājušajā nedēļā skatījos, pa 40 dažādiem kanāliem mājaslapā. Un tā mums liekas, kā tā mājaslapā var ienākt? Var ienākt, un kā vēl ienākt. Ja? Un tos visus kanālus es jums rādīšu, stāstīšu, un kā gal galā viņus uztaisīt, un kā tos cilvēkus dabūt līdz mājaslapai. Jo mēs katrs esam ļoti dažādi. Tad apstīsimies digitālā mārketinga veidus, jo viņi arī ir ļoti daudz, un jūs visticamāk gandrīz visus dzīvē būsiet redzējuši, bet nezinājāt, kā viņus sauc un tam līdzīgi. Tad iziesim cauri tādam ļoti interesantam punktam kā pirkuma ceļš, jo tas būs pēc tam ļoti būtisks taisot reklāmas. Gan Facebookā, gan Googlē taisot reklāmas, jums būs jāsaprot, kā tad jūs taisat to reklāmu, ar kādu mērķi. Tāpēc bišķīt pieķersimies cilvēku psiholoģijai, un jūs sapratīsiet, tiešām tā taču arī ar manīm ir. Tad otrajā lekcijā būs efektīvs mājaslapas izveides soļi. Tātad šeit ir cilvēki arī, kas interesējas, vai uztaisīsim mājaslapu un tam līdzīgi. Es parādīšu, kā to darīt, kur es to daru un tam līdzīgi. Bet ticat man, uztaisīt mājaslapu ir dzīves sīkumi. Saprast, ko ielikt mājaslapā, ir ļoti grūts darbs. Saprast, kā cilvēki meklēs jūsu mājaslapu, ir ļoti grūts darbs. Atcerieties, vēl tur saturs, bildes jāieliek iekšā, struktūra jāuztais mājaslapai. Un tā kā tā mājaslapa ir pabeigta, mums liekas, darbiņš padarīts. Bet, ticat man, tāda kā jūs ir vēl 100 vismaz pasaulē. Un, attiecīgi, kā tad jūs dabūsiet tos cilvēkus pie sevīm, nevis pie tiem 100 konkurentiem. Un tikai tad sākās digitālais mārketings, un atcerieties to, ka jūs mājaslapu taisat Google. Ja Google jūs atradīs klienti. Ja Google jūs neatradīs arī klientu. Un tas ir tas milzīgākais darbs. Man ir 2 mājaslapas, teikšu tā, maikā jāstrādā. Ir ko darīt ar viņām. Un jūs paši redzēsiet, ka mājaslapu uztaisīt tiešām ir dzīves sīkumi. Ļoti būtisks aspekts būs arī domēna vārds, jo kā tad jūs sauc to mājaslapu, kā tad jūs atradīs cilvēku, kā tad jūs atcerēsies cilvēku un kā tad jūs to mājaslapu ierakstīsiet. Piemēram, es stāstīšu arī savu piemēru. Man ir ļoti slikts domēna vārds ginskromiņš.lv. Zem tās adreses var būt jebkas apakšā. Tagad man ir domēna adrese digitālais mārketings. Tur jau cilvēki saprot, kas tur ir apakšā. Ja? Es tam visam izkūlēšu cauri, es par tām visām kļūdām esmu samaksājis, un es stāstīšu, uz kuriem grābekļiem neuzkāpt. Tad es parādīšu arī pusstundiņu, kā tad uztaisīt mājaslapu. Un necēsiet, to var uztaisīt kaut vai stundā. Mājaslapu uztaisīt un tālāk jau sākt ņemties. Parādīšu to un došu diezgan daudz lekcijas arī ārējos resursus, kur jūs paši varēsiet paskatīties, kā tad uztaisīt to mājaslapu, kā tad viņu pozicionēt tur un visu pārējo. Tātad mājās mierīgi to visu varēsiet darīt. Uzreiz teikšu tā, ka katrā kursā ir kaut kādi daži cilvēki uztaisījuši mājaslapu un tikko vienu kursu, ko es beidzu, viens džeks lekciju laikā 4 mājaslapas uztaisīja saviem čomiem. Viņš nopelnīja krietni vairāk nekā es lekcijas vadot. Es viņam parādīju, viņam amats bija rokā, jo viņam likās, ka tā ir raķešu zinātne un tam līdzīgi. Uzreiz uzsver to, ka es nemāku programmēt, man nav neviena programmēšanas valoda azotē. Bet, lai uztaisītu mājaslapu, lai viņi sāk pelnīt naudiņu, mierīgi var iztikt arī bez programmēšanas prasmēm. Tad, kad tā mājaslapa ir uztaisīta, tad ir tas slavenie 3 burti meklētāja programmu mārketings, jeb kā tad mūsu cilvēki atradīs Google, kurās pozīcijās mūsu mājaslapa būs Google. Un tam arī iziesim cauri, jo tur ir ļoti daudz dažādu faktoru. Gan iekšā, kas ir mājaslapā, gan ārpus mājaslapas, kas ir, kur jūs varat atrast, gan kā jums tā mājaslapa uzbūvēta, tehniski, vizuāli, tekstuāli. Tie ir tik daudz ļoti aspekti, kas ietekmēs, kurās pozīcijās jūs būsiet Google. Jo mēs parasti Google pirmajā lapā pastamies sev interesējušo lietu, tad pastamies labi izmisuši esam 2. lapā. 3. tā kā galīgi mēs neko nevaram atrast 1., 2. Un kā man teica viens policistu kursus, es vadīju policistiem kursu, viņš saka, Krūmiņi esi droši 4. lapā, tad policija neskatās. Tā kā mums jābūt tajās pirmajās 3 lapās. Pēc tam jau, principā, ir mājaslapa vai nav mājaslapa, starpība nekāda. Vai jūs esat 4. lapā vai 10. lapā, starpība pilnīgi nekāda. Ja? Maratonā arī atcerās jau tos, kas pirmie ieskrēja. Ja? Tie, kas ieskrēja 600 un 700, un to jau zina tikai mamma un tētis.
Tāpēc tas ir milzīgs darbiņš un parādīšu, kā to paveikt. Jo man mājaslapas pozīcijas ir nu, salīdzinoši diezgan labās pozīcijās. Tā kā tā mājaslapa ir uztaisīta, viens ir vizuāli pastīties, kā tā mājaslapa izskatās uz acis, tā teikt, tautā runājot. Bet tad ir ļoti daudz auditrīka, kas parādīs, kas tad tīri tehniski tajā mājaslapē nav kārtībā. To, ko jūs uz aci neredzat. Līdzīgi kā aiziet pie ģimenes ārsta, viens ir kā ārsts pasaka tā, labā, mazāk ēd, vairāk sporto, nekādas kaitīgas ieradumus, un tad dzīvos ilgi un laimīgi. Bet tāpat viņš nosūta uz Golgi analīzēm, lai redzētu, kas tieši ir jāuzlabo. Priekš tam ir tas audits, lai mēs saprastu, kuras pozīcijas mums mājaslapai ir jāuzlabo. Un tā ir viena no manām mīļākajām tēmām, un to es arī ikdienā nodarbojos ar mājaslapu auditu. Un es esmu tas cilvēks, kas iesaka cilvēkiem, kas tev jādara, lai tu pa tām Google trepītēm kāptu augšā. Tas darbs ir diezgan grūts. Iedošu jums daudz rīkus. Visi rīki lekcijās, ko es tik rādīšu, ir bezmaksas. Nevis jums bezmaksas, bet vispār bezmaksas. Ja? Izstāstīšu, kā pie viņiem tikt, un tie rīki ir čupa. Jāmāk tikai viņus izmantot. Tad, attiecīgi, tā kā mēs būsim sapratuši, tehniski uztaisījuši to mājaslapu, lai mūs Google atrod, tad ir saturs, ko tad mēs liksim tajā mājaslapā. Šeit būs jau reize, kad es pieķeršos mākslīgā intelekta rīkiem, jo es pats diezgan daudz izmantoju mākslīgā intelekta rīkus ikdienā. Forši palīgi, bet mūs neaizstās. Es jums parādīšu arī piemērus, kā viņš mēģina aizstāt jūs. Nu, tad labāk, lai nebūtu vispār neko darījis. Bet intelekta rīki ir ļoti labi palīgi satura ģenerēšanā. To gan es parādīšu. E-pasta mārketingu uztaisīšu, kā uztaisīt smuku e-pastu, kā uztaisīt e-pasta automatizācijas. Gan jau kāds ir saņēmis arī no maniem kaut kādas informāciju aizpildot mājaslapā. Ievadot savu e-pastu, viņš vēl nav izgājis no mājaslapas ārā, ka jau e-pasts ir atnācis viņam. Ja? Parādīšu to, kā uztaisīt. Parādīšu arī, kā uztaisīt tos uzlacošos lodziņus mājaslapā, kas mums visiem kaitina, ko mēs gribam vienmēr noņemt nost. Arī tos parādīšu, kā uztaisīt. Ļoti vienkārši un elementāri to visu izdarīsim. Un parādīšu arī, kā uztaisīt masveida izsūtni, jo atcerieties to, ka inbox Gmails nav paredzēts komerciāla rakstura informācijas sūtīšanai. Priekš tam ir domāta speciāla rīka. Un parādīšu arī tādus bezmaksas rīkus es izmantoju. Tad pieķersimies arī nedaudz klāt influenceru marketingam, jeb, kā viņi paši sev dēvē, digitālās satura autoriem. Ne brīdi neironizēšu pa viņiem, jo viņi dara ļoti milzīgu darbu, ļoti smagu darbu dara, un tiešām uz viņiem var skatīties kā uz abrīnas objektiem. Un ir bijuši forši piemēri no studentiem, kad bija sadarbība ļoti veiksmīga, un ir bijuši arī stāsti, kur, otrais to nedarīšu. Ja? Arī tāds piemērs pastāstīšu, lai nav tā, ka mums ir. Mēs nekad mūžā ar viņiem neesam strādājuši, bet mums ir viedoklis. Mums tā latviešiem ir. Es sēdis neesmu, bet man negaršo. Izstāstīšu foršos stāstus un neforšos stāstus. Tad pieķersimies klāt otrais. Ir smagai tēmai, bet ļoti būtiskai tēmai ir sociālo tīklu mārketings. Un tas arī ir ļoti milzīgs spēks. Tātad vispirms uztaisīt to sociālo tīklu, uztaisīsim biznesa kontu, jo nodalīsim privāto dzīvi no juridiskās dzīves. Un tātad, ja ir Gins Krūmiņš, tad ļoti daudz cilvēku pat nezina, ka digitālā mārketinga kursa konts ir mans. Ja viņi gribēs, viņi atradīs. Bet man nav jāuzbāžas cilvēkiem ar savu biznesa informāciju. Un, ja Gins katru dienu šēros savus darba informāciju, jūs kādā dienā no tā drauga novērsīsieties un pateiksiet, ej, to savu biznesu. Ja? Tātad es izvēlos vai nu komunicēju ar Gintu vai ar digitālā mārketinga kursiem. Tas, ka man ir savs Facebook konts un ka man ir Facebook reklāmas, man sieva uzzināja pirms gada tikai. Pat viņi to nezināja. Es taču arī nezinu, ko viņi darbā dara. Un viņi nezina, ko es darbā daru. Jo viņi vienreiz teica, jau viens taisa tāds pašs kurs kā tu. Es saku, kur parādi? Es saku, tas esmu es. Tu māk reklāmas taisīt. Ko tad es tās 8 stundas ar jums daru? Kaut ko es māku dzīvē izdarīt. Un to dzīvi nodalīsim. Un tad parādīšu, kā taisīt gan ierakstus, gan 3 veida reklāmas. No bišķīt sarežģītāks uz sarežģītāk un jau pavisam sarežģīt. Tā kā, Facebook aizņems mums 2 lekcijas. Un kā arī pieķersimies tādai lietai, kā Facebook savienošanu ar mājaslapu, jo tas ideālā savienība ir mājaslapa un Facebook. Jo Facebookā tā tīra oficiāli Latvijā nevar iegādāties, ievadot bankas karti un nopirkt. Facebookā pagaidām Latvijā noteikti tā atsūta savu kontu, es nosūtīšu tev preci.
Kā es zināšu, ka tu man nekrāp? Vispirms atsūt preci, tad es samaksāšu. Nu, pagaidām tāda spēle notiek. Bet ideālā pasaulē tātad Facebookā palaižam reklāmu, cilvēks atnāk uz mājaslapu, smuki iegādājās preci, samaksā ar bankas karti, norēķinamies ar valsts ieņēmuma dienestu nodokļus, un dzīve ir skaista un rožaina. Parādīšu, kā savienot mājaslapu ar Facebooku, jo galu galā apgāzīšu arī to stereotipu, ka mūs noklausās, mūs izseko. Jums kādreiz gan jau licies ir, kāpēc man to reklāmu rāda? Nu, man noklausās. Es nekad tajā mājaslapā neesmu bijis. Kāpēc man rāda to reklāmu? Es uz šo brīdi apmēram 90% reklāmas varu pateikt, kāpēc man viņas rādās. Un ja jūs noklausās, tad jums ir liels problēmas. Es jums nevarēšu palīdzēt, jo noklausīties var 20 iestādes Latvijā. Facebook jūs nenoklausās. Jūs paši nodosiet Facebookam ziņu, jūs paši nodosiet Googlam ziņu pa sevīm, un Google un Facebook pa jums zina vairāk nekā jūs paši. Ticiet man. Parādīšu, kā to uztaisīt, un kā tad mēs varēsim izsekot tiem cilvēku reklāmas. Vai nu, pieņemsim, rādīsim reklāmu tikai tiem, kas iedarbojās ar mūsu Instagram kontu, vai nu tie, kas bija mūsu mājaslapā, vai tie, kas pameta grozu, vai tie, kas bija konkurenti mājaslapās. Un, attiecīgi, kur vēl mērķētāk reklāma, ja mēs rādīsim cilvēkiem, kuri apmeklē mūsu konkurentu mājaslapas. Un viņš ienāk Facebookā, rekomend rāda reklāmu. Iet vienā kafijas bodē, un cita kafijas bodes reklāmu jūs noķer Facebookā, un jūs no viņiem nopērkat. Tā viss ir zinātne. Nav pat vieglākā lieta, bet mēģināšu jums vienkārši to parādīt. 3 Facebook reklāmas taisīsim. Facebook reklāma tehniski, atkal es teikšu, nav grūti uztaisīt, bet viss tā problēma ir pret tekstiem. Pret tekstiem Facebooks ir diezgan prasīgs un vajag diezgan daudz tekstus. Vienā Facebook reklāmā mēs varēsim izvietot pat 25 dažādus tekstus. Un tie tekstiem jābūt tik konkrēta garuma. Un tā ir vislielākais klupšanas akmeņs studentiem izdomāt tekstu konkrētā garumā. Tā kā Facebooks būs piebeidzis, jūs tad iesim tālāk uz Google pasauli, un, lai izmantot Google rīkus, kā analītika, MyBusiness un Google Search Console, tūlīt pāris vārdos izstāstīšu, kas tie tādi ir. Jums vajag tikai un vienīgi jūsu Gmail. Es ceru, ka Gmails ir, jūsu e-pasts nepārbaudīja. Nu, ja arī inbox ir, tad tomēr to Gmailu vajadzēs, lai varat pielikt mājaslapā analītika klāt, jo viens ir baigi foršā mājaslapa, bet kā jūs zināt, ka tā mājaslapā kāds ienāk? Nu, nezvan taču neviens tad, vai ne? Pie mājaslapas, lai ienāktu mājaslapā. Vai kaut ko nopirka, vai cilvēks skatās mājaslapā, vai gala galā jūs to mājaslapu atrod Google. Priekš tam ir šie rīki, lai jūs par to pārliecinātos. Un tātad šis rīks ielasīs pilnīgi visus datus, kas ir ienākuši jūsu mājaslapā. Un jūs sapratīsiet, kurš cilvēks ienāca no Facebooka, kurš cilvēks ienāca no Facebook reklāmas, no kādas tieši reklāmas, kurš ienāca no Instagrama, kurš ienāca no e-pasta, kurš ienāca no patiešo, vai kurš jūs Google atrada. Un to visu jūs redzēsiet. Google Search Console ir tehniskāks rīks, kas parādīs, kā tad cilvēki jūs atrod mājaslapā un jūsu mājaslapu, un kā tad cilvēki galu galā sauc jūsu produktu. Un tad ir tāds rīks kā Microsoft Clarity. Tad gan cilvēki paliek uz pauzes, jo, ja es teikšu, ka es varu redzēt jebkuru no jums, kurš iegāja mājaslapā un kā jūs pārvietojaties pa mājaslapu, un es to visu uzfilmēs, jums liksies savādi sajūta. Jo tiešām mājaslapā var ielikt rīku, kurš uzfilmē, kā jūs darbojaties pa mājaslapu. Bezmaksas rīks, bet tur forši var redzēt. Un, ja es tāpat uzvedos citās mājaslapās, tad es izskatos dīvaini gan jau viņam. Jo interesanti ir skatīties, kā tad cilvēks navigē par to mājaslapu. Vai ar peli, tad ir tā kā Zorro cilvēks staigā, vai cilvēks ar to pirkstiņu. Citam mazāks pirkstiņš, man viens students pat teica, šitā ir sieviete, šitas ir džeks, šitas ir labrots, šitas ir kreisā roka. Pat to var pateikt, kā cilvēks tur to telefonu rokās. Un tie visi ir oficiāli rīki, un es te nevadu lekcijas no cietuma, jo man viens cilvēks teica, agin šie rīki visi ir legāli, un tad es teicu, nē, es jau 3 gadus vadu lekcijas no cietuma. Es jau sen esmu saņemts ciet, un tie visi rīki ir nelegāli. Protams, ka legāli rīki, jo šis rīks ir Microsoft rīks. Nu, kaut kur dzirdēt kompānija, gan jau kārtējais, ko garāžā uztaisīja Amerikā. Ja? Un pēdējā lekcija jau būs 16. martā, un tad mēs uztaisīsim Google reklāmu, parādīšu, kāpēc viņi vispār parādās, pastrādāsim ar atslēgvārdiem, kāds runā ar manīm, parādīšu, kā tie